Bija tā, ka bija pirmajā vidusskolā kaut kādas iekšējās sporta sacensības, un es atceros kā tagad, ka pienāca treneris klāt, un vai tu negribi nākt uz treniņiem? Protams, ka jā. Tad jau pamazām, bet neteikšu, ka tas sportiskais apzinīgums radās uzreiz. Tur īstenībā bija arī treneru nopelns, jo viņš lēnā garā mūs piedināja pie tā, ka regulāri jānāk, un ja esam sākuši, tad arī jāturpina. Un bija arī tādas reizes sākumā, es atceros ļoti labi, zvanīju tētim, kur es esmu pazudusi, kāpēc es neesmu uz treniņiem. Un tad teica, meita, es sākusi, tad tur vairs nav nekāds atlaists. Un pēc tam bija tas pats par sevi, kad bija kādreiz jāziedo kādi klases vakari vai kopā sanākšanas, bet jāiet bija uz treniņu, jābrauc uz sacensībām. Un tad vairs nebija tā, kāpēc. Tas arī treneru nopelns, īstenībā, kad viņš mūs pieredināja pie tā, ka tā ir sistēma, un tad būs kaut kāds rezultāts. Fanāts, to es varētu nosaukt kā numur 1, jo viņš cītīgi tur no visu dienu pavadīja gan ar mazākiem, gan ar lielākiem, gan ar vislielākiem. Diezgan prasīgs savās lietās, mērķtiecīgi mēs gājām, piedalījāmies ļoti daudz sacensībās. Vienā vārdā cilvēks darba holiķis, tā varētu viņu nosaukt. Man atmiņā viņš ir palicis stingrs. Katrā ziņā viņš redzēja to, kur mums vairāk ir jātrenējās, uz ko mēs esam vairāk spējīgi. Un viens varbūt varēja skriet garos gabalus, citam varbūt padevās īsāki gabali. Es varu novēlēt tikai, lai viņa audzēkņi arī šā brīža sportā spētu sasniegt augstākos mērķus, lai šī brīža cilvēks spētu rast motivāciju trenēties, jo tiešām kaut ko sasniegt ir jāstrādā ne tikai ikdienas treniņos, bet daudz pašiem jāstrādā. Lai viņam ir veselība un lai viņam vēl pietiek audzēkņu, es jau dzirdu, kad mani bijušie bērndārza audzēkņi pie viņa trenējās, un tā kā viss vēl notiekās, lai viņam enerģija, veselība, uzņēmība un arī tas miers, kas viņā īstenībā valdīja, ka viņš mūs visus savāca kopā un virzīja uz kaut kādiem mērķiem. Kas jau pats svarīgākais, manuprāt, mums visiem dzīvē tā ir veselība un, protams, arī izturība, jo tas ieguldījums, ko treneris Juris Iklaus ir mūsu Ogres novada jauniešiem devis, manuprāt, ir nenovērtējams, jo, ja es paskatos, tad arī šobrīd viņš aktīvi trenē, brauc brīvdienās kopā ar saviem jauniešiem uz sacensībām, un tas ir viņa dzīvesveids. Un es gribu teikt lielu paldies, un noteikti mēs visi to novērtējam, ka mūsu novadā tik ilgus gadus strādā Juris Iklaus.